mēs it kā visi zinām, ka mēs nomirsim kaut kad, bet cilvēks ar smagu slimību, pieņemsim onkoloģiju, lai jebko citu smagu slimību, jo tādus daudz tiešām. Viņš zina, ka ir šodien, ja ne šodien, tad, kad es izvilku šo kleitu, kad es nopirkšu biļeti uz lidmašīnu un aizlidošu kaut kur, ko es gaidīju, 10 gadus un neizmantoju iespēju. Ja es šodien labi jūtos, ja man šodien, es nezinu, ir tur 300 eiro un es varu uz 3 dienām aizlidot uz Itāliju, tāda iespēja ir, kad es to izdarīšu. Jo onkoloģiski pacienti, izējot pēc ārstēšanas, pēc pirmas ārstēšanas, viņi to pacientu pārbauda, minimāli 4 mēnešus, pēc tam pusgadu, pēc tam katru gadu. Viņi pārdzīvo to nenoteiktības stāvokli, katru to periodu. Ja būs recidīvs, tad kad es to izdarīšu? Tikai šodien. Tas stāvokli šodien ļoti apspriež, un šeit un tagad mēs dzīvojam. Tie cilvēki dzīvo tiešām šeit un tagad.